Sveiki visiem! Šodien mēs iepazīsimies ar Bidijas Meisonas dzīvi, afroamerikāņu sievieti, kura piedzima verdzībā, bet vēlāk kļuva par vienu no bagātākajām sievietēm Kalifornijā. Viņas neticamā dzīve ietver gan verdzības atcelšanu, gan Amerikas Savienoto Valstu paplašināšanos uz rietumiem 19. gadsimtā. Pievienojieties man, lai izzinātu viņas stāstu. Bidija Meisona, kā uzskata, ir dzimusi 18. gada 15. augustā Henkokas apgabalā, Džordžijas štatā, lai gan mēs nevaram būt pilnīgi pārliecināti par šīm detaļām. Viņa piedzimstot nosauca par Bridžetu, taču jaunībā viņa kļuva pazīstama kā Bidi, un šo vārdu saglabāja visu atlikušo mūžu. Bidi piedzima verdzībā, jo Džordžija, kas atradās Amerikas dziļajos dienvidos, joprojām bija vergturu štats, un tāds palika gandrīz 50 gadus. Vēl jaunāk, jaunībā Bidi tika šķirta no saviem vecākiem un pārdota Džordžijas plantācijas īpašniekam Robertam Smitsonam. Lai gan viņas jaunība un pat liela daļa agrīno pieaugušo gadu bija grūta un pavadīta verdzībā, šajā laikā Bidi apgūta daudzas prasmes, kas vēlāk ļāva viņai uzplaukt. Piemēram, Roberta Smitsona plantācijā, kurš viņa nopirka no sākotnējā īpašnieka 1800. gada 20. gados, viņa apguva daudz par lopkopību un lauksaimniecību. Tāpat arī citi kalpi tur viņai mācīja tautas medicīnu, kas bija atvesta no Āfrikas uz Amerikas Savienotajām valstīm un nodota no paaudzes paaudzē. Šajos gados viņa apguva arī vecmātes prasmes. 1836. gadā Bidija tika vai nu uzdāvināta kāzu dāvanā vai pārdota Robertam un Rebekai Smitiem, jaunam pārim, kuriem piederēja plantācija uz rietumiem Mississippi štatā. Tur viņa pavadīja nākamos 10 savas dzīves gadus, kuru laikā viņai piedzima 3 bērni, visas meitas. Elēna piedzima 1838. gadā un 1844. gadā, bet Harieta 1847. gadā. Ir izteiktas spekulācijas, ka viņas verdzinātājs Roberts Smits bija šo bērnu tēvs, taču nav pārliecinošu pierādījumu, kas to apstiprinātu. 1847. gadā Mississippi ieradās daži mormoņu misionāri, lai sāktu vietējo iedzīvotāju pievēršanu jaunajai pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcai, kas bieži neformāli tiek dēvēta par LDS baznīcu jeb mormoņu baznīcu. To dibināja Džozefs Smits Ņujorkas štata rietumos 1820. gados, pēc tam, kad viņš apgalvoja, ka ir piedzīvojis virkni dievišķu atklāsmju, un baznīca turpmākajos gados ievērojami izauga. Baznīcai augot, viņi sāka virzīties uz rietumiem, lai atrastu Amerikas Sionu, Savienoto Valstu pierobežā. Līdz 1840 gadiem viņiem bija priekšpusteņi Illinois, Ohio un Misūrī štatos, taču baznīcas spēka pieaugums šajos reģionos izraisīja arī pretestību, un 1844. gadā Smits tika nogalināts nemierā Illinoisā. Neskatoties uz to, viņa sekotāji palika uzticīgi šai lietai, un mormoņu grupas arī turpmākajos gados devās uz dienvidiem un rietumiem, meklējot jaunus pievērstos. Un tieši viena šāda mormoņu grupa 1847. gadā ieradās Smita plantācijā Mississippi štatā. Neilgi pēc tam, kad mormoņu misija ieradās Mississippi, Roberts Smits pievērsās pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcai. Un tad viņš nolēma pārcelties uz Jūtu, jo mormoņu baznīcas vadītāji bija devušies turp, lai izveidotu jaunu pierobežas kopienu. Viņš paņēma līdzi savu ģimeni un vergus, tostarp Bidiju un viņas 3 meitas. Tur Džozefa Smita pēctecis kā baznīcas vadītājs Brigams Jangs bija vadījis savus ļaudis uz Soltleikas ieleju, un viņi sāka veidot apmetni, kas kļuva par mormonismu sirdi – Soltleikas pilsētu. Tieši šeit Smita ģimene un plašāka karavāna, kuras sastāvā viņa bija, devās 1847. gadā, čērsojot Kolorādo 1848. gadā un ierodoties Jūtas štatā. Ceļā Bidijas medicīniskās prasmes bija ļoti noderīgas, un viņa bija neatņemama karavānas dalībniece. Kad viņa beidzot ieradās Jūtas štatā, Smits ar savu grupu apmetās Cottonwoods pilsētā, netālu no Salt Lake Citys. Pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīca nebija abolicionistu reliģiskā konfesija. Patiesi, Brigams Jangs skaidri izrādīja nepatiku pret afroamerikāņiem, un verdzība bija atļauta Salt Lake Cityjā un apkārtējās apmetnēs. Tomēr 1851. gadā Jangs pieņēma lēmumu, kas šķietami pavēra iespēju Bidijai iegūt brīvību.
Jau 1848. gadā Amerikas Savienotās Valstis miera līgumā pēc Meksikas un Amerikas kara ieguva plašas teritorijas, kas stiepās no Teksasas līdz Klusajam okeānam. Tas ietvēra reģionu, ko meksikāņi sauca par Augškaliforniju, bet kas ātri kļuva par ASV štatu Kaliforniju. Tieši 1848. gadā Kalifornijā tika atklātas plašas zelta dzīsles, un kad šīs ziņas izplatījās, desmitiem tūkstošu zelta meklētāji un citu piedzīvojumu kārotāji sāka masveidā doties uz rietumiem, uz Kaliforniju. 1849. gada zelta drudzis un nākamie gadi lika štatam attīstīties ārkārtīgi strauji, un Brigams Jangs bija noraizējies, lai pēdējo dienu svēto baznīcai būtu pārstāvniecība Kalifornijas reģionā. Tādēļ 1851. gadā viņš nosūtīja misiju uz dienvidrietumiem, uz San Bernardino, Kalifornijā. Viņš norādīja tiem, kas devās šajā ceļojumā, ka, kad Kalifornija 1850. gadā tika uzņemta savienībā kā 31. štats, tā to izdarīja kā brīvais štats. Tādējādi štatā nevarēja piederēt verdzībā turētus cilvēkus, un ik viens, kurš atveda savus vergus no Jūtas uz Kaliforniju, faktiski piešķīra viņiem brīvību. Tādējādi, kad Roberts Smits nolēma pievienoties misijai uz Kaliforniju kopā ar savu ģimeni un vergiem, šķita, ka Bidija drīz iegūs brīvību, taču Smitam bija citi nodomi. Roberts Smits neatbrīvoja savus vergus ierodoties Kalifornijā, un daudzi verdzībā turētie cilvēki, tostarp Bidija, pilnībā nezināja, ka ieceļojot štatā, viņiem pienākas brīvība. Turklāt, 1850. gadu sākumā Kalifornijas varas iestādes parasti nevēlējās saukt pie atbildības vergu īpašniekus, kuri ieveda štatā vergus un neatbrīvoja tos. Tādējādi Bidija un viņas meitas palika verdzībā vēl vairākus gadus pēc ierašanās Kalifornijā. 1855. gadā viena no Bidijas meitām, Elena, sāka satikties ar brīvu melnādainu vīrieti vārdā Čārls Owens. Tieši no Owensa Bidija uzzināja, ka Kalifornijas likums ir aizliedzis verdzību un ka Bidijai ir tiesības likumīgi apstrīdēt viņas un viņas meitas turpmāko statusu kā Roberta Smita vergiem. Pēc tam Owens palīdzēja viņai iesniegt attiecīgu lūgumrakstu Losandželosas apgabala tiesā. Bidijai netika ļauts runāt pašai savā vārdā, taču tā kā viņas verdzinātājs Roberts Smits neieradās, tika pieņemts lēmums piešķirt Bidijai un viņas 3 meitām brīvību saskaņā ar Kalifornijas likumu. Tādējādi lieta tika atlikta 1856. gada janvārī, kad Bidijai bija aptuveni 38 gadi. Šajā brīdī Bidija izvēlējās uzvārdu Meisone. Tas bija Amasas Meisona Laimene, mormoņa no San Bernardino vidusvārds. Pie viņa Bidija kādu laiku bija strādājusi un visticamāk viņa cienīja. Iegūstot brīvību sev un savai meitai. 1858. gadā Bidija un viņas meitas devās dzīvot pie Owensa ģimenes, kuri bija palīdzējuši viņai pārsūdzēt lietu tiesā, un viņas meita Elena drīz apprecējās ar Čārlzu Owensu. Bidija atrada darbu kā medmāsa, labi izmantojot medicīniskās prasmes, ko bija ieguvusi augot Džordžijā. Viņa drīz vien guva panākumu šajā profesijā, jo Kalifornija 1850. gadu beigās un 1860. gadu sākumā plosīja baku uzliesmojums, un viņas prasmes kā vecmātei bija pastāvīgi pieprasītas. Meisone šajā laikā dzīvoja taupīgi un krāja savu naudu. Līdz 1866. gadam viņa bija sakrājusi pietiekami daudz naudas, lai par $250 nopirktu savu māju Springstreetā, Losandželosā. Tā bija zema cena, jo tajā laikā Springstreet atradās Losandželosas nomalē, taču pilsētai strauji augot tā kļuva par centrālāku vietu. Iegādājoties šo īpašumu, Bidija kļuva par vienu no pirmajām melnādainajām sievietēm, kurai piederēja īpašums Kalifornijā, un drīz viņai piederēja vēl vairāk. Tāpat taupība, ko viņa bija izrādījusi savos pirmajos brīvības gados, turpinājās arī 1870. gados. Un Bidija sāka izmantot iekrāto naudu, lai iegādātos lētu nekustamo īpašumu pilsētas nomalēs, ko pēc dažiem gadiem pārdeva ar ievērojamu peļņu. Tā kā īpašuma vērtība Losandželosā turpināja pieaugt, līdz 1880. gadu sākumam Bidija bija uzkrājusi ievērojamu bagātību un izmantoja to, lai sāktu būvēt komerciālas ēkas pilsētā, kuras pēc tam izīrēja kā biroju telpas. Pateicoties šai asējai uzņēmējdarbības izjūtai un viņas prasmēm Kalifornijas nekustamo īpašumu nozarē, līdz 1880. gadu beigām Bidija Madisonē
Sieviete, kura pirms 70 gadiem bija dzimusi kā verdzene Džordžijā, bija uzkrājusi bagātību, kas tika lēsta ap $300,000, kas mūsdienās būtu aptuveni $10 miljoni. Bidijas darbība neaprobežojās tikai ar uzņēmēju darbību. 1872. gadā viņa kopā ar savu znotu Čārlzu Ovensu arī līdzdibināja pirmās Āfrikas metodistu episkopālās baznīcas Losandželosas draudzi, kas bija pirmā afroamerikāņu baznīca Losandželosā. Sanāksmes, kurās tika plānota un organizēta baznīcas izveide, notika Meisons mājā uz Spring Streetes. Zemi, uz kuras tika uzcelta baznīca, arī tieši ziedoja viņa pati. Meisona mūsdienās ir plaši atzīta arī par savu filantropiju un labdarības aktivitātēm. Piemēram, viņai tiek piedāvāta nozīmīga loma pirmās pamatskolas izveidē pilsētā afroamerikāņu bērniem. Viņa arī sniedza ievērojams ziedojums vietējām labdarības organizācijām un mērķiem, kad viņas privātie līdzekļi to ļāva. Dažas no šīm aktivitātēm ir diezgan ievērojams. Meisoni, piemēram, bieži apmeklēja ieslodzītos savā reģionā, lai noskaidrotu, kā viņiem varētu sniegt juridisko palīdzību. 1880. gados, kad Losandželosu piemeklēja smagi plūdi un tūkstošiem cilvēku palika bez iztikas līdzekļiem, Meisoni atvēra kontus savā vārdā vairākos pārtikas veikalos, un caur tiem vairākas nedēļas apmaksāja plūdu upuru iepirkumus. Visbeidzot, savos vēlākajos gados viņi faktiski pārvērta savu māju par bērnnamu un patvērsni trūcīgajiem. Cilvēki katru dienu apmeklē šo vietu, lai saņemtu palīdzību savā nabadzībā. Un kad Bidija vairs nespēja viņus sagaidīt pie vārtiem ārā, jo viņas veselība pasliktinājās, viņas mazdēls veda viņas iekšā, lai satiktos ar viņu mājā. Nav pārsteidzoši, ka ņemot vērā visu šo, Bidija Losandželosas afroamerikāņu kopienā kļuva pazīstama kā vecmāmiņa Meisone. Meisone nomira 1891. gada 15. janvārī, 73 gadu vecumā, Losandželosā. Lai gan viņa bija kļuvusi par cienījamu personību savā kopienā, gan ar savu labdarību, gan reliģisko darbību, tomēr viņa tika apbedīta neatzīmētā kapā Evergreen kapsētā, kas atrodas pilsētas Boyle Heights rajonā. Tikai gandrīz pēc 100 gadiem viņas ieguldījums Kalifornijas agrīnajā vēsturē tika atzīts, ka 1988. gadā uz viņas kapa tika uzstādīts liels kapakmens. Gadu vēlāk Kalifornijas afroamerikāņu muzejs rīkoja izstādi godinot viņas dzīvi un pasludināja 1989. gada 16. novembri par Bidijas Meisonas dienu. Šodien Losandželosā esošais Bidijas Meisonas piemiņas parks ir nosaukts viņas godā. Tādējādi gadsimtu pēc viņas dzīves laika Meisonas izcilais stāsts tika plašāk atklāts sabiedrībai. Paldies visiem, ka noskatījāties šo video par Bidiju Meisoni. Ceru, ka jums tas šķita interesants. Ļaujiet man zināt komentāros, ko domājat par viņas dzīvi, un ja jums ir kādi ieteikumi, arī tos atstājiet komentāros. Ceru, ka esat abonējuši manu kanālu un ieslēguši paziņojumus, lai saņemtu visus manus video, tik līdz tos augšu pielādēju. Ja vēlaties apskatīt kādu no produktiem, kas ir manā Amazon veikalā, piemēram, manu mikrofonu, kameru, galvenos vēsturiskos priekšmetus vai grāmatas, noteikti apskatiet saites aprakstā. Un jebkurā gadījumā tas nav mans viss, tāpēc tiksimies nākamajā aizmirstās dzīves sērijā. Paldies!